Mēs tagad esam Dino parkā un mums vēl sunītis ir līdzi. Mums tagad ir tik daudz ko izstaigāt. Tur daudz, kas vēl ir ko izstaigāt. Te ir ļoti daudz, kas attīstījies. Šis Dino parks ir draudzīgs arī suņiem. Ar nosacījumu tā, ka bija rakstīts tā, ka jūsu suns nav lielāks par mūsu dinozauriem. Tagad mēs vienkārši ņemam karti un dodamies pastaigu takās. Vienkārši jāseko līdz kartei, jādodas un, kā saka, jābauda šie te mazie dinozauri. Šādi te, ja? Mūsu sunim nepatīk viņi izbrauc. Rikā miers. Kurš? Nebaidies tagad jau vairs, ja? Tagad vairs nebaidies, ja? Baigi, forši uztaisīts tā. Nu, ritīgi labi ir uztaisīts viss. Tā, lai... Izskatās, ka mūsu sunim ir baili. Tad nofilmēt. Labs. Forši. Es tagad eju cauri trasītei, kur es pat neiedaros un vienkārši ir jāliekas. Savādāk es atcitīšu galvu. Tie ir daudz, kas ir jālok viņā. Kur tā man iet? Es iešu širo, jo tur beigās ir slitkalniņš. Un es gribēju nošķirt caur to slitkalniņu. Un tur ir dinozaurs, kurš ļaksta ūdeni. Vēl dinozaura galva, kurā var ielīst. Šļūksim! Bija jautri. Tā, kur ir mani vecāki? Dinozaurs ļaksta ūdeni. Iet tuvāk tā, vai? Te ir vēl viens. Davai lien ārā. Man jāpēda dinozaurs. Es tagad no viņa mēģinu izsprukt. Cerams, ka tikšu ārā. Šitais ir baigi liels, baigi augsts. Kustina tikai kaklu. Un rūc arī. Viņiem visiem ir sensori. Paiet garām, viņš sāka darboties uzreiz. Tas tā ziņā, ja tu nepareizās puses pieti, jāpiet pie konkrēti pie sensora ir priekšpusē, lai viņš nosarādāt, un tad viņš tikai aktivizējās. Spinozaurs viens no skaļākajiem izklausās, jā? Neapmierinātākajiem. Suns, kas tur ir? T-Rex ir viskaļākais. Kur ir T-Rex? Tāds neapmierināts. Jā, neapmierināts. Jā, būs jau labi jau, zin kā. Neapmierināts. Es pat atceros, ka pie viena dinozaura bija izdējušas olas. Jā. Kurā? Iesim, noteikti jau būs izšķīlušās šā tagad. Nu jā, jo tas bija kaut kādus 8 gadus atpakaļ. Jā. Tad jau vispār tas dinozaurs liels ir. Tas ir kāds dzīvnieciņš, jā? Tā ir interesi. Dosimies tālāk. Ejam, sunīt. Iesim pie nākamajiem dzīvnieciņiem, pasīsimies. Jā, tur vēl ir. Te ir vairāki, pasies. Reku vēl nāk. Vienam ir krellīts, paskaties, tā brūnīm ir krelli. Tā ir šaule.
tu nespļauj mani virs. Šitie jau nav kamieru saulīt. Nu jā. Pēc es kāds šallīt. Nu drīkst. Kas ir tik tālu? Labs, puikā. Sunim arī interesanti. Es gribu papajāt. Fons gan pieskāros, bija tik tuvu pieskartis. Čau, čau. Pasaka čau visiem. Iesim pie trusīšiem. Viņu interesējām. Paskatoties, re, kur ir maziņais. Mazais. Re, kur ir viens. Re, kur. Ai, nē. Nē, nepēc. Nepēc. Nē. Ai, šiem ir bailu. Varbūt jūs no priekšas? Nē, nebūs. Re, kur ir vēl viens saķi. Tie ir vēl 3 un vēl. Tie ir daudz. Kazas arī. Vai kas tie tādi bija? Bet žēl, ka tas mazais aizbēga. Nu kā, Meičuks ar sievu apskatīt rusīšu, papriecājās. Mēs tāpat laikā turpinam staigāt. Vienam puisim uzpļāva alpaka virsū. Viņš viņu nokaitināja. Tas puika to dzīvnieku kaitinājis esot un uzpļāvis viņam virsū, bet diemžēl nenoķērām kadrā. Nezinu, kā mazam bērnam es atceros to, ka Denijai bija baili, raudāja, tad citi bērni arī pat raud. Nu tā, interesants, dažādas dalītas emocijas, bet citiem ir interesanti. Izklaus, ka šreiz dinozaurs pirž. Nu, re, kur ir tās olas? Sols vēl neizšķīlās pēc 8 gadiem. Cik ilgi tu šķils savus sols un bērnu? 8 gadi kaut kādi pagājuši, vēl projām olas neizšķīlušās. Nu, tā redz notiek. Tad kaut kas tur nav. Reku pasies šitie kādi ir izskatās interesanti. Plika galvaskaus un viņa šiem te padās tā agresīvie, mazie un agresīvie. Tiešām tādi jocīgi galvas viņiem ir. Es tagad skriešu pie T-Rex. Tā. Pirms es sensoru paņemu. Re, kur ir slavenais T-Rex. Viens nos. Nu, šo jau visi zina, populārais gan Godzilla, gan vēl kaut kas. Reku ir viss slavenākais, kas ir ar T-Rex. Kustas. Nenormāli liels. Tur ir informācija, varam izlasīt. Tiranozaurs Rexas. Viņš tik liels. 7 tonnas. Viņš ir viens no spēcīgākajiem. Iedomājies, ķermeņa garums sasniedz 13 metru, nav rādīts augstums, bet sasniedz pat 7 tonnas. Nu nav tā kā tas viens, kas tur bija sākumā, tas bija tur 80 tonnas, jā, 80 tonnas, tas bija iedomājies. Tāds tik liels viņš ir iedomājies ārprāts. Bet nu, šitais ir tas pasaules slavenais. Īsumā, zinu, ko viņi varēja, viņi kaut ko varēja tad bišķiņ agresīvāk, viņš diezgan maz kustās. Varbūt tikai tāpēc, ka tas dēļ mehānismā kaut kā ir bišķi sarežģītāk, bet jā, varēja uztaisīt, ka viņš kustētos daudz foršāk, kaut ko agresīvāk, lai viņš būtu tāds, parādīt viņa varenumu tāds, 4, 5, 6, jā, nav, 7, jā, šitie. 8, viņš ir zemāks. Iepriekšējā reiz tāds nebija, pasies. Namiņš, ko var nobukot, gaisā, reāli gaisā viņš ir uztaisīts. Namiņš te atnāc lejā, var čilot, ūdens ir. Nu, un te tāds parciņš bērniem maziņš, parciņš, kur bērni var staigāt pa mājām, rotaļāties.
kas saka, staigāt pa savu mazo valstību, sameklēt. Viņa ir otrajā stāvā gaņā uzkāpus. Šitā māmiņās atceros. Te bija ieaugšā. Šita te. Čau! Esam ciet. Es te šoki varu iedarēt. Tur uzkāpa augšā, jā? Jā. Jā, re, kur kāpnes. Labais bērniem šitā te. Tur jālaižās lejā pagrabā kaut kur. Ejiet tur apakšā, mani gaida. Davai. Nu, paņem Riko līdzi arī. Riko, Opa. Lā, pasies, cik interesanti forši. Nopiet, pociņi. Titīgi labais bērniem šitā te. Hopā. Un pa tuneli augšā. Titīgi. Kādu vainu forši tā bērniem? Staigā te šitā te izklaidēties. tāds ir daudz, kas, ko bērniem darīt. Daudz kas. Iesim uz otro stāvu. Vēl ko darīt. Vēl ko darīt. Daudz kas te ir, ko darīt bērniem maziem. Trešais stāvs. Ar balkonu. Iesim uz otru māju. Pāri tiltam, iekšā mājā. Un uz pirmo stāvu ejam. Augsts ūdens. Augsts? Rītīgi tagad vari kāpt augšā batutos un šļūkāt lejā. No, to es saprotu, bērniem izskatēts, ne? Tepat šitās kādreiz nebija šitāds par te ļoti daudz, kas ir jauns, atcelts bērniem visādi atrakcijas. Un tagad pasies šitā te ūdens atrakcija. Batuti uzkāpt augšā, iešļūkt, kas saka, ūdenī pļunčādēs rītīgi labais, kas saka, priecādēs. Okay. Viss, mēs ejam, pašļūksim. Gatavs, Aulīt? Sēd iekšā? Es ar kāju tev atspēršu kādu. Gatavu? Jā. Jā. Turi. Viss. Ir? Jā. Aiziet! Ak, Dievs, cik es tālu tiku. Tētis, no! Nā. Un ja kas, Dino parka apmeklētājiem, bērnu laukumiņā, šīs te šļūcamās kamaniņas ir bezmaksas. Mēs izbaudam. Davai, 3, 2, 1. Labi, šļūcam. Lecam ārā. No, aiziet. Nu, davai, lec ārā. Mālācī. Nu, mēs to izdarījām, nošļūcām. A, tu nenošļūci. Mēs ritīgi nošļūcām. Jā, un ko es gribēju pateikt, forši pienāca tepat Lietuvā, cilvēks pienāca klāt, atsveicinājās arī Latvijas no Latvijas un pateica divus paldies, kad es šajā te Slitkalniņa trasē iestūmu viņa bērnus uz to šļūcamo, ja, un pateicu vēl paldies par Zakopāns video, ko es esmu filmējis arī, un kur mēs ar ģimeni ekskursijā braucām, izklaidījāmies tā kā arī. Tiešām superīgi liels paldies, kad pienākat klāt atsveicināties un pasakat to paldies vārdu vai kaut kāds savā cits vārds. Tas man tiešām tā motivē, un tas ir jūs tāds atbalstins diezgan forši patīkam saņemt tādas, kā saka, tekstus, teikumus vai arī tos pašus komentārus, ko es esmu. Tā kā super, paldies! Kamēr bērni izklaidējās te parkā, šeit te lēkā, tur pa basēriem, te var pasēdēt kafejnīcā, paēst kaut ko saldējumu, vēl kaut kas tam līdzīgi. Tur vēl kafejnīciņi ir. Tā kā te ir ko darīt. Palaiž sīkos un lielie mierīgi var ēniņā čilot, atpūsties, kas saka, un baudīt
miera un ēnu, jo šodien baigi karsts saulains. Bērzos iekārti ir hamoki, šūpuļu tīkli, šeit arī var pačilot. Uzspēlējumāt. Un te jau nav ko likt, ir ko likt? Kociņi būs krustiņi un Davai. lapas būs aplīši, šis būs aplīši. Vēl vien kociņu vajag un lapiņas, jā? Jā, tā. Arī es paņemšu šo lapiņu. Ui, No tavs gājiens. vienai. Vinēju. Bet tur kopā rokas ar kājām. Tu uzreiz taisnojies ārā ķermenis uz augšu. O? Nebūs. Es jau jūtu, ka nebūs. Nu, uz priekšu. Nu, līdz bišķi jau bija jau. No, redz, varam uz apakaļ arī paiet. Hop. Labais. Rekā ar pieturēšanu sanāk. No, uz priekšu. Iespiedi. Mūsu sunītis visu vēro. Iespied un uz priekšu. Aiziet. Lielāk solīši, tā kā svēries uz priekšu. Pārāk lieli, mamu. Pārāk lieli. Tu pie ķermenis spied klāt. Ķermeni taisni. Iztaisnojies. Nu, iztaisnojies, spied klāt. Un tagad te. Ar rokām. Spied klāt jau pie sāniem. Spied klāt savu. Nu. Aiziet. Tik liels solis nedēļas. Kaut kas jau pa bikiņiem sanāk. Malacīta. No. Būs labi. Opā! Mazais meža kaķis. Kur to jau aizskrēja? Hop. Paskaidrs jau hop. Aiziet. Labais. Davai. No. Vēl bišķiņ. Nu, un te var izpausties tā viņi pusdienu. Mēs jau šeit esam jau cik jau? 2:03 kaut kādas jau. Tā kā droši rēķināties mierīgi čilā pusdienu šeit pavadīt. Tā kā, jā, tā te ir. Kas man visvairāk patīk? Man patīk šitais te konkrēti. Šis. Kas šļaksta ūdeni. Lūk. Šis man patīk vislabāk. O! Labs. Nu, Saulē, kurš tev vislabāk patīk no dinozaura? Šitais, tie divi maziņie. Tas ļoti garais. Un vēl viens cits. Tas garais, kas lapas ēd, jā? Jā. No sieva, kurš tev patīk vislabākais? Lielais. Šitais lielais? Tas tur garkāklainais, kur var redzēt. Un tas kā lapas ēd, jā. Te var atveldzēties. Kā iet cauri. Nu ko? Dodam 5 dinozauru parkam. Šitais bija forši. Mēs tagad dodamies uz... Jā, tas ir tur sākumā. Uz apgriezto māju dosimies. Aiziet jau kaut ko jau atkal nobeigusi. Nu, mēs tagad ejam iekšā apgrieztajā mājā. Viss ir pilnīgi otrādi. Paskatīsimies, kas te ir. Pat suni pieejātieši pie grieztiem. Viss tā ir reāli otrādi. Pagaid, kad ir šitā jāgriež man? Kamēr jāgriež otrādi ir. Bet ir kaut kā bišķi jocītā staigā, tā apziņa galvā kaut kā tā viss pilnīgi otrādi stāv tāda. Un mēs arī staigām, bišķiņi ir ieslība tā grīda, tad bišķi ir tā dīvaināk.
Pēc tam, zini, kas vajag uztaisīt to bildi, kad tu pieskaries šitā te griestiem. Un bildi uztaisīt, un tu liekas, ka tu esi otrādi pilnīgi apgriezies. Un, piemēram, šādi te. Šitā te, hop, pie beņķi. Un tu ķipa gaisā esi karājies. Gulte, rekur. Šitā gulte. Tumbička, lampiņa, viss, kas ir uz galdiņa tā. Apgriezt otrādi viss. Pocis ir uz galvas. Nu kā. Jā, kaut kā bišķiņ ir tāds galvā tāds crazy. Šitā istaba ir veču istaba. Klausās tie, kas skatās video. Cik no jums ir kaut ko darījuši šādi bērnībā? Cik no jums ir krājuši šādas te buņģas? Ierakstiet noteikti komentāri, cik no jums ir krājuši šāds buņģis. Vēl bija cigarešu paciņas, korķi vēl bija, kas vēl bija ļoti daudz tādas lietas bija. Es arī esmu krājis šādas te cigarešu paciņas tieši tāpatās. Un te viss pasies. Tā reāli bērnībā 90. gadu sākums, un šitais te bija, kad šitā te varēja krāt buņģus. Ritīgi labais. Ritīgi krūte. Forši. Tā, nu ritīgi šitā ir veču istaba. Šitā te. Kas te večam? Garāžiņa, jā, tādas lietas. Jā, šī tā kā garāža. Un te man tā liekas kaut kur mašīna, rekur bija ārā, rekur jā, mašīna. Arī kājām gaisā. Riepas, lūk, ritens, ķivere. Ziemas lietiņas. Dēļ vēl mētājās nepabeigtie darbiņi vēl. Bet, nu, šitā ir tēma, riktīgi bērnība. Šī tāda, nu, mednieku istaba. Tāds ofisiņš, kur atnāk, palasīt grāmatu, klusumā, mierā tā, ragi. Jā, man nebūtu šeit mieras. Kāpēc? Ja visi šitādi te ir tur. Tas jau trofejas. Kas skaitās trofejas šīs te? Trofeju istaba. Mums ir skats uz dinosauru. Nu, šitā ir tāda viesu telpa liela otrajā stāvā. Mūzika arī skan. Virtuve, mūzikas centrs, jā, tur televizors, virtuves sadaļa, tāda neliela. Leduskapis ir aiztaisīts ciet. Mums pat ir skats uz dinozauru. Un tas ir suns ārā staigā. Jā. Sunīts ārā pastaigājās, rekur. Cilvē, paskaties, sunīts ārā pastaigājās. Maziņš. Ļoti maziņš. Nu ko, un pēdējā telpa. Man liekas, jā, šī ir pēdējā telpa. Darba office telpa. Reku ir galds. No apakš, lai jūs redzētu, reku ir laptops, karte, hančatīte, šāks dambrete, pasaules karte. Labais. Interesanti, jā. Bildītes esam uztaisījuši Instagramā, tā kā noteikti droši varat reku apmeklēt mani Instagram. Tur arī var redzēt kaut kādas bildītes, kas no šī te ir. Ir jāpiedomā, ir bišķiņ jāpiedomā, kā tu uzbildē, iestrīmēs apgriez otrādi un paskatās, kā sanāk, un tur pielabo kājas, rokas vai tam līdzīgi, jā. Bet ir interesanti, bišķiņ jāpiedomā, kur, kas, ko, kā var bildīties, kā var improvizēt. Tā liekas sākumā kā, bet beigās tu tā bišķi ieslēdz otrādi un tā kā viss sanāk. Nu, kā jums? Man ļoti patika, bet tur pie kāpnēm, kad tu ej augšā, tur pie sienas vienas bija tādas kā bildes rāmīši, kādas bildes tu var taisīt. Piemēram, galvu podā, kur es uztaisīju arī. Ienākat, pastaigājat, maksā man tā liekas atsevišķi 8 eiro, bet kopumā mums Dino parka apmeklējums, 2 pieauguši, 1 bērns plus apgrieztā māja samaksājam 62 eiro. Tā kā jā, 62 eiro, 2 apskats objekti, kas saka vienā reizē tepat blakām. Un staigājam, cik mēs gribam. Un esam pavadījuši reāli pusdienas, tagad ir pulkstens jau praktiski 3. Tā kā rēķināties uz
veselu pusdienu šeit mierīgi. Tā kā viss. Un tagad mēs lecam jau uz nākamo apskats objektu, kas jau Jūras muzejs vai delfinārijas. Tā kā lecam rītdienā. Mēs laižam atpūsties, ēst un lecam rītdienā, jā? Jā. Davai, lecam. Kā tur ir? Nu ko, mums viens mazais čeks ir jāuztais, vai ne? Meitenes, pelde pie Palangas tilta. Lūk. Šitais ūdens ir sāļāks. Kaut kāda kuģīša piestājuši, re, kur viens arī nāk. Oh. Lieli vilni! Ko saki? Kāds tur forši augsts ir? Sieva saka, forši ir. Ir. 3, 2, 1. Aiziet. Forši! Tagad tevi. Tagad tevi. Ir, mums visiem. Mums ir čeki. Ček! Ir. Nu saku! Viss. Mēs atpūšamies un tiekamies rīt Delfinārijā Jūras muzejā. Čau! Oh.